Šonedēļ devāmies ciemos pie osteopāta Andra Zemīša, lai noskaidrotu, kas tad ir osteopātija un kādos gadījumos tā var palīdzēt. Osteopātija ir ārsta specialitāte, ko ārsts apgūst 3 gadu laikā, kā papildus specialitāti. Un osteopātija ir ārstēšana, pacientu ārstēšana ar rokām. Ko tad var ārstēt? Var ārstēt daudz ko. No sāpošām mugurām, sāpošām galvām, funkcionāli iekšējo orgānu traucējumi, arī ginekoloģiski traucējumi, žultspūšļu, funkcionāli traucējumi un tā tālāk. Tas, ko es vairāk ārstēju, pie manis cilvēki vairāk nāk ar sāpošām mugurām un sāpošām galvām, saucamajām migrēnām. Un, protams, atsevišķa grupa ir grupa bērnu. Ļoti svarīgi ir šī bērnu, jaundzimušo bērnu, saulaicīga konsultācija, ārstēšana, jo tas, ko mēs ieliekam jaundzimušajam bērnam, viņa simetrijā, funkcionalitātē un tā tālāk, tas jau ir attīstības ceļa sākums viņam. Mēs skatāmies uz pacientu kā vienu veselu. Ja pacientam, piemēram, ir nepareizas brilles, viņam var sāpēt mugura. Ja pacientam ir sastiepta potīte, viņam atkal var sāpēt mugura. Tas nenozīmē, ka šī mugura būtu jāārstē kā pirmā varbūt. Vispirms jāizārstē vai tā potīte vai tās brilles jāizliek pareizās. Tas ir tas mūsu domu gājiens, kā cilvēkam veidojas šīs sāpes mugurā, un kādā secībā mēs šīs sāpes ārstēšanu risinām. Atnākot pacientam pie manis, vienmēr ir jautājums, cik reizes man būs jānāk. To es atbildēt nevaru. Ir vajadzīgi izmeklējumi un arī manas ārstēšanas pirmais seanss. Tikai pēc tam es varu pateikt, vai šī būs tā vienīgā viena reize, vai arī būs vēl citas reizes. Pacientiem ar muguras sāpēm nebūtu nav jāmokās. Viņiem ir jānāk pie medicīnas darbiniekiem un jākonsultējās un jāizlemj arī pašiem daudz kas. Un tad kopīgi ar jums un mums mēs izrunāsim gan jūsu ārstēšanas taktiku, gan jūsu vēlmes, gan visu pārējo. Šajā skaistajā baltajā ziemas dienā novēlu jums fizisku aktivitāti, dažādas fiziskās nodarbes, bet vajadzības gadījumā, protams, atnāciet uz konsultāciju.